Gribu padalīties ar atsauksmēm no kārtējā pasākuma. Es pat šoreiz pierakstīju uz papīra. Patika iesaiste seminārā, ļoti uzrunāja formāts, jo bija aktīva iesaiste. Gribu vēl šādus pasākumus. Pasākums ļāva aizdomāties par koprocesa vidu uzņēmumā un tā nozīme panākumos un tā tālāk. Tas ir mans kārtējais pasākums, kas tiešām rada pozitīvas emocijas par to, kā tas notiek. Ja? Es te nerunāju par saturu, bet kā tas notiek. Ir konceptuāli cits skats uz lietām, kā mēs taisām pasākumus, kā mēs viņus sākam plānot, organizēt, vispār apskatīt, kurš ko vēlās no šī pasākuma, kādi ir mērķi un kāpēc mēs to taisām. Jābeidz tās paneļa diskusijas, vienkārši jābeidz. Savā laikā paneļa diskusija radās tāpēc, ka bija pārāk daudz vienrunātāju uz skatuves. Radās paneļa diskusija, lai būtu vairāki, kas runā priekšā pārējiem. Bet tas bija, ziniet, cik 100 gadus atpakaļ. Un mēs joprojām turpinām mūsdienīgos modernos pasākumos. Lielāko daļu pasākumu taisīt paneļa diskusijas. Pirmais, kas lec prātā, ir paneļa diskusija. Aicinu visus mainīt uz citiem veidiem, kā diskutēt, kā runāt, kā iesaistīt cilvēkus. Tam būs nozīme ne tikai lokāli, bet arī globāli uz sabiedrību, uz to, kā mēs jūtamies, ka mēs kaut kur aizējam.